Tā, kāpēc Citronam vajadzētu vienot klāt kāru bateriju? Kas mums te? Emergency, kaut kas ir noticis, kaut kas ir ne tā, kur dzinēja vadības bloks šeit. Starp citu, šis ir jau jaunais DCM 7. versijas. Jā, Delfi vadības bloks, metam klāt klemīti viņam, un kaut kas šim auto ir noticis. Pats auto tāda mums ir Citroniņš. Jā, tas ir jumpers, 20. gada jumperīts, un viņam problēmiņa ir ar čuriņām. Cannot restart after refilling or cranking. Cannot restart. Jā, tieši tā. Tā mēs principā esam nonākuši tādā momentā, ka te ir nobraukts tik tālu, ka faktiski, redzi, šo tu neko nevar izdarīt. Bet ir sikrets, ja tev tā notiek, tu vari mierīgi pamēģināt viņu iestumt vienkārši. Iestumt un viņš nostāj, jo te jau nedod starteri, bet motors jau strādā. Tad saprot, kā ir uztaisīts. Uztaisīts ir tā, ka tu viss bez variantiem. Spietu sajūgu, bremzes dar tu, ko grib, bet viņš vairs nelec. Ja ir pārtērēts laiks ar kļūdu, par daudz ir nobraukāts, un tas ir tieši arī šeit šī gadījumā noticis. Tātad jā, 88 kW, 2.2, jaunais Delfi vadības bloks, 20. gada Citronam. Un ierakst komentārā, es nezinu, daudz sūdās par šo te jumperīti, tieši, kad ar viņu ļoti daudz ir dažādu problēmu. Un tie risinājumi nevienmēr ir iespējami tik ātri un efektīvi. Šī gadījumā mūsu uzdevums galvenais ir dabūt viņu dziesmā, dzīvībā, lai varētu veikt tālāk kaut kāds remonts un vispār varētu ar viņu braukt. Tāpēc, mēs izmantojot OBD portiņu, tūlīt mēģināsim sakārtot visu to padarīšanu. Skaidrs, ka vispirms jāizmanto diagnostikas iekārta, lai dabūtu interesantas nianses par to, kas ir kļūdās un kas tur nav riktīgi. Tātad, ja interesē launžu diagnostikas iekārta, mums faktiski ir viņas uz vietas ar kameru, audio sistēmu, viss kā nākās. Launžs tātad ar 2 gadu updates te iekšā būs tev tātad, pilns faršs, pilna limonāde, šokolāde tātad ar mūsējām programmatūrām attiecīgi, kas ir caur mums aktivizētas faktiski, jo sadarbojoties ar launch, mēs šo te visu varam nodrošināt diezgan efektīvā un ātrā līmenī. Tātad online arī funkcijas tāpat tās strādā efektīvi, kodējumi un viss pārējais. Šī gadījumā dosimies iekšā, paskatīsimies uzreiz, iesim motorā, kādas mums tur ir kļūdas. Principā lasa ļoti ātri, reading bin, vehicle identification number, procentiņi mums skrien, viss notiek. Te, protams, standarts, ko tu var izvēlēties. Jā, sistēmu var selektēt pa taisno Hilt report, sistēmas scan un common special functions. Speciālās funkcijas, tātad sistēmas skanējums, un mums, protams, interesē Hilt report. Tāpēc viņš tev prasa, vai all DTC test, check will take some time. Do you want exuding test? Yes, mēs laižam yes. Viņš saka, ieslēdziet aizdedzi. Aizdedzi mums ir ieslēgta un laižam procenti skrien mums. Scanning sistēmas, pasties, tur var kaut kas uz paneļa pīkstēt, kur jau viss kārtībā, redz, dzinējā mums kļūdu tipa nav, viss tā kā būtu kārtībā, vajadzētu dzinējumu lekt, jā. Ejam tālāk, anti-brakes sistēma arī tāpat skanējam, pagaidīsim, kamēr viss izskanēs. Lūk, funny, ne funny, bet mums ir no communication with engine ECU ABS lamājas, instrument panels raksta kaut kas ir built-in system interface komunikācijas kļūda, communication with engine ECU, arī tāpat parking assistance. Parkings arī mums lamājas par outer parking un inner parking sensoriem. BSI bloks mums lamājas par to, ka nav komunikācijas ar dzinēju. Comfort body can un right hand indikator illuminated. Un engine system mums kāreiz kļūdu rāda, ka nav normāli esot viss. Tīklā 12,2 volti. Skaidrs, tāpat kā istabu jāslauk un jātīra, arī vadības bloki ir jātīra. Tāpēc laižam clear DTCs. Are you want to do it? Yes. Tātad, un laižam clearing DTCs. Uzreiz pēc kļūdu dzēšanas, skaidrs, lielā mērā kļūdas viss tiek izdzēsts, redzi? Viss ir zaļš, viss ir it kā skaisti. Skaidrs, ka viņš tāpat nelec. Un paliek tikai kļūdas tās, kuras tiešām ir aktīvas. Jā, un viņš tev arī rāda value not reference, value not reference, tātad viņas ir aktīvas vienkārši. Bet pēc pastartēšanas atkal no jauna aizdedzi noteikti kaut kādas kļūdas var pienākt mums klāt. Starp citu, tad, kad mēs ieejam pašā dzinējā iekšā, jā, kā redzi, šeit rāda mums kļūdiņas. Tas mums ir par kvēpinieku. P3057 partikulārais tas mums ir. Tad šeit ir Denox sistēma. U kļūda ir iekšā jau, jā. Un kaut kāds sajūga pedāļu sensors, tas nebūtu tik būtiski, vairāk nekā cita mums nav. Ja bija acīgs manīgs, noteikti tikko pamanīja, ka jumperim pieslēdzies bija launch klāt, ko es pats neievēroju, tieši kā bloks DCM 62F.
tas ir vecā versija vadības bloka. Jā, tādi stāvēja 18. gadā. Bet izrādās launcham vēl nav palaists tieši jaunais, un tāpēc SIDS 208. redzīja RDC 17 CP52 ir, ja? Bet nav sarakstā jaunā tipa bloka. Tāpēc, kas tur saka, kad launch, tur ir kosmos un tā tālāk. Jā, ir kosmos, tiešām ir ļoti efektīva ierīce, bet tev ir labāk, ja tev tās ierīces ir vairāk. Tāpēc piedāvājumā tūlītās mums nāk Autels. Paskaties, ko viņš izdara. Redzi? Engine ECU, un es domāju, kāpēc engine'ā nav kļūdu? Sākumā, saproties, it kā likās, viss ir čotka it kā, jā. Es domāju, nē, kaut kas nav tīrs, jāaiziet ir ar Auteli. Un Autelīts mums ir šādā izpildījumā, tā kā arī droši var pasūtīt, Autels arī ir uz vietas. Un Autels šī gadījumā vienkārši iekabina launcham. Un tāpēc ir labi, ja tev ir gan launch, ja tev ir gan Autels, tātad, jo vairāk diagnostikas iekārtu, jo tu esi spēcīgāks un ātrāk vari un vieglāk saremontēt automobīlu. Tāpēc šī gadījumā, kur adapterīts ir klāt, mēs jau izskanējām un paskaties, Engine ECU DCM 7.1 F versiju viņš šeit piedāvā, bet tā ir jaunā versija, redz, un viņā ir 4 kļūdas, saprot iekšā? Kad launch vienkārši nespēja parādīt, jo viņš neatpazīs šo vadības bloku, un šī gadījumā es ceru, ka updateos viss tas noteikti kā atrisināsies, jā, pēc updateiem viss tur būs, mēs jau uzrakstījām arī supportam, lai viņi samočīja launchā iekšā, jā. Tas nenozīmē, protams, ka tur launch būtu sliktāks par Auteli, jā, bet ir momenti, kad, es vienmēr esmu teicis, jā, jo vairāk tev ir iekārtas, jo reālāk, efektīvāk tu vari strādāt. Un šī gadījumā, redz, viņš atrada pareizo vadības bloku, tur iekšā 4 kļūdas. Jā, tāpēc iesim iekšā un paskatīsimies, kas tās ir par kļūdiņām, jā, izskanēja arī sistēma, jā, tieši šī gadījumā mums interesē motors, jā. Iespējams, ar launchu var kaut ko vairāk sakalibrēt, jā, šo te varbūt tās mazāk, bet jā, kosmos vienkārši var iedomāties, visu tikām iekšā un palaižam trouble codes, ok? Laižam trouble kodi un pastamies, jā, kur ir tie kodiņi, starp citu kļūdas kods ir tāds pats 3057, jā. Estimated of particle filter charge related to calculation signal received invalid or out of range. Starp citu var ielikt arī krievu valodu, nevar ielikt latviešu valodu, var ielikt angļu valodu, to bišķi, ja loģiski kādu valodu, vācu valodu skaidrs var ielikt, ja tu pazīsti ļoti labi. Emission control can network downstream NOx sensor, tātad NOx šeit redz uzreiz rāda, viņš kļūdu par NOxu, tātad aiziesim, es tev parādīšu, kur ir pirmais NOx. Ja paskatāmies, šis ir NOx slāpekļu monoksīda sensors, tas ir pirmais, jā, un otrs ir tur apakšā pie izplūdes jau, jā, bet šis tā feisā atver pārsegu un uzreiz natev NOx sensors priekšā, jā. Un tātad par to ir kļūda, tad arī par pedāli tieši tāpat kā launch rāda ir kļūda, un principal relay control aktuātors stak, jā, tad arī šādi te kļūdiņi ir iekšā. Tātad freeze frame, skaidrs kļūdas saglabājam, reku viņas mums viss ir. Nu ko, esam tikuši skaidrībā tātad par to, ka atkal, ja tev ir vairāk iekārtu, Autelīts, viņš ir ļoti ērts, starp citu viņam ir raks, jā, launcham raga nav, tad viņš ļoti efektīvi, viegli uz stūras uzlikt virsū, nu ļoti labi iekārti. Sigīts iecērt ar BMW! Netrako. Labi, ok, skaidrs. Tātad par Autelīti ir skaidrs, ļoti iepriecinošs moments. Tas nozīmē to, ka nevelti mums jo vairāk iekārtas, jo ir labāk. Tātad tas viss šobrīd ir skaidrs, diagnostika ir skaidrs, tas viss ir iziets cauri. Es domāju, ka mēs varam to visam noteikti turpināt tagad ar autotūnerīti. Šis arī iekārt mums ir pieejams uz vietas autotūnerīts caur OBD. Mums tūlītās mēģinās šo problēmu atrisināt. Ja? Mēģināsim caur OBD iesvētīt programmatūru, pastīsimies, kas ko kā būs. Rojam ārā adapteri no Autelīša, kur šāds te maziņš efektīvs, kas man vēl ļoti labi patīk. Ne tikai viņi tā ērtu stūris uzlikt virsū, ja? Šādi te redzi, cik efektīvi uzkrāmēt. Bet viņam arī tas adapteris īstenībā ir tāds ļoti, ja salīdzina izmērus, ja? Launch adapters un Autelīša adapters. Tātad visefektīvākais, kas man patīk, ir šitā te tu paņem vienkārši un viņu iesvētī šeit iekšā, redzi? Forši, vai ne? Viss iekārtā vienā, tātad ārti ētri, bet arī nav kameras. Jā, nav kameras, bet, kamera cik ir vajadzīga kaut gan. Launchiņam, ja salīdzinām, ir mums kamera iekšā, jā. Te man jau tā sanāk comparison video, jā. Salīdzinājumu video uz Citroenu. Rakstiet komentārā, uz kādiem auto vēl jūs gribat, lai mēs salīdzinām Auteli un Launchu, bet, redziet, tāds te viņš ir izmērā, šitas tāds rugged vairāk, jā, tas tāds cietāks, viņš ir lielāks kuzovs, viņam tāds it kā jau tāds spēcīgāks ķieģelis, visi porti ir bloķēti, jā, te porti ir atvērti atkal. Nezinu, salīdzinājums ļoti liels, aptuvenais izmērs vienāds, jā, ekrāna izmērs vienāds, bet
Nu, atkal, ja saka, jāņem ir divi tātad obligāti, es nezinu, jāizdomā promokods, ja ņem divus, tad noteikti var uztaisīt atlaidi uz abiem diviem, stabili, pavisam noteikti. Bet tad tu efektīvi vari strādāt, vismaz saproties, mazas efektīvas ierīces, kuras ātri tev palīdz darbā. Labi, turpinot tātad baigi efektīvi. Engine and ECU, Citroen Jumperīs, kur no 19. gada 3. fāze, un te ir tie modelīši. Mūsējais iznāk tieši pirmais, bet visiem šiem te redzi vadības bloki ir stipri līdzīgi, ja precīzāk sakot, pilnībā identiski un vienādi, ja. Atšķirās, nu skaidrs Euro 6, bet atšķirās tikai jaudas principā. Tā kā, nu jā, ņemam mūsējo, kuru mums vajaga, spiežam virsū, hopt, un te mums ir izvēlēties, ko mēs gribam būt modā varam, OBD modē. Tā labi uzreiz izrunājam par to, ko mēs te redzam. 2.2 Blue HDI, tātad Euro 6B versiju tev rāda, ja? 120 dzirdziņi, 3. paaudzes, šī gadījumā 20. gada auto, DCM 7.1B, procesors TC 297, Identify, tātad rekur mums rāda precīzi datums, laiks, viss saglabājās, 11.6 volti tīklā ir UDS ECU using extended CAN IDS detected, win not coded, nu nezinu kāpēc tā, bet nu labi, sīkums, ECU hardware software version, nu te ir dažādi varianti, jā, un tālāk tātad, nu te arī viss tas pats principā, kādas funkcijas mums ir, identifikācija, read ECU, write ECU, mēs tikko izgājām identifikāciju, mums principā interesē write ECU, nu pirms tam obligāti tev vajag nospiest read ECU, yes, mēs laižam jau write. Starp citu, lai būtu tas process vēl vieglāks, redzi, tev ir intro, OBD location, accessories, jā. Reku parāda OBD, pasties cik smuki. Reku rāda cik kas ko kā. Faila izmērs 6 MB, OBD mods, difficulty var ielikt zvaigznītes, cik tev tas bija grūti. Reku cilvēciņš redi, metodes, čeksummas, backups. Jā, viņš tev parāda, vai ir backups. Zaļā bultiņas nozīmē ir backups. Čeksummas arī ir 6 MB. Viss kā nākās. Tev parāda, kur ir OBD līgzda. Yes. Tev vajadzēs ko izdarīt, paņemt krusta skrūgriezīti. Šitā te. Vienkārši izskrūvēt ārā, redzi, krustiņš. Elementāri, vai ne? Bet galvenais, ka tev to visu rāda, ko un kā tev ir jādara. Aksesorijas tātad tev vajadzēs OBD kabelīti, var ielikt veikaliņā uzreiz. Lādētāju obligāti vajadzētu piešaut, nu mēs esam piešāvuši otru raķi vienkārši klāt. Bet nu, pasties cik feini, vai ne? Super easy. Tā, ka tu esi dabūjis vaļā, tad redz, kā viņš feini tev iekačā iekšā 100%. Paglau pasties, cik daudz viss, kas šeit notikās, skip identifikātoru sektoru, viņš tikai flešo to, ko vajag pa lielam. Un the ECU has been successfully flashed. Viss tas notika 2 minūtēs. Pasties. Lapset time, vienkārši raķetes ātrumā pārrakstīts tiek vadības bloks. Nu, es pateiktu, šāds iekārts, ja tev ir, tad tu jau esi faktiski kosmonauts. Pasties, tu vari labi saidagnisēt, labi var sarakstīt iekšā. Tūnerīts tā kā droši sūti augšā. Principā, tev lūdzu komplekts tātad. 1, 2, 3 iekārts. 3 iekārts tev ir vajadzīgs. Vēl to labi, tu vari arī paņemt powerbanku šādu te. Powerbanks, drives 1300 un vienkārši močī uz powerbanku uzlikt PC. Galvenais obligāti arī uzliec aķīt lādēties Citroniņam. Labi, tagad skatīsimies, ko viņš darīs. Vispirms paskatāmies, ko viņš rāda tagad uz paneļa. Datums. Faktiski telefonā nezinu, kāpēc tās lampiņas mirgo, bet īstenībā viņas tur nemirgo. Jūs tā zoomu klāt vai ārā, viņas vienalga mirgo, jā. Jebkurā gadījumā, šī gadījumā, redzi, jau uz ekrāna viss ir čotka. Pamēģināsim iedot pa starteri jau tautieši. Vai mēģinam pēc flashošanas. Zin, kā vajag izdarīt. Vispirms paņem, izslēdz, aizdedz ārā, izvelc atslēdziņu vienmēr, lai ir klikšķis stabili, tad tu zinās, ka tev ir ārā. Pastamies, vai ir neitrālais tev. Aha. Bet nav starta. Zinot, jānospiež tāls varamšu, ne? Pastīsimies, kas tagad būs. Nospiedīsim pedālīti. Nav nekā. Jā, nu labi, norāvās video, es jau domāju, kāpēc nelec un tā tālāk izrādās, ko vajadzēja izdarīt, ieiet vienkārši trouble kods un nospiest, kur ieiet trouble kodos iekšā, izslēdzam aizdedz atpakaļ. Redzi, un trouble kods are not detected, tāpēc vienkārši vajadzēja izdzēst kļūdas ārā. Un tagad bez nekādiem pedāļiem, nekas nav jāspiež, nekas jādara, vienkārši griez atslēgu, un viss lec čotka, ielec, nav nekādas vainas. Tā kā uz doto brīdi teiksim, thanks for watching, lai veicās ar Citroniņiem. Starts ir, kranks ir, gāzes pedāli vienmēr pārbaudi, vai tev ir, vai gāzējās. Es jau šeit gāzējās, viss ok. Labi, brauksim testdrivā, tā jau skatīsies, bet jebkurā gadījumā viss kārtībā, efektīvi sakārtots. Uz doto brīdi, thanks for watching, tik tiešām, un ja kaut kas interesē, droši raksti WhatsAppā, zvani raksti WhatsAppā, sakārtosim tev iekārtas.